atkārtot ziņās, bet īsumā tātad Ukrainā notiek karš, ir bēgļi, šie bēgļi dodās dažādos virzienos, lielākā daļa uz Eiropu, un pēc patreizējiem datiem apmēram 7 miljoni cilvēki ir pametuši valsti, apmēram 2 miljonu ir vēlāk atgriežušies, bet objektīvs rādītājs, kas norāda uz to, uz kurā virzienā šie bēgļi dodās un paliek, ir pagaidu aizsardzības status. Tātad Latvijā ir pieņemts likums par palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas nosaka šī pagaidu aizsardzības status piešķiršana. Līdzīgi normatīvie akti ir arī citās valstīs, un tad uz doto brīdi Eiropā pagaidu aizsardzības status ir piešķirts 3,2 miljoniem ukraiņu iedzīvotāju. Avots ir ANO bēgļu aģentūras dati uz 22. gada maiju. Ja runājam jau konkrēti par Latviju, tad šeit svarīgi tātad ir šādi cipari. Tātad pagaida aizsardzības status, lielākais skaits ir, protams, Polijai, Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Rokstas ietraukums. Par var noslēgt. Noslēgt ar mikrofonus. Paldies. Lietuvai, Igaunijai, Latvijai skaitļi ir, protams, daudz mazāk nekā Polijā. Latvijā uz doto brīdi pagaidu aizsardzības status ir piešķirts 23 000 Ukraiņu iedzīvotāji. Tie ir atkal ANO bēgļu aģentūras dati uz 25. maiju. Tālāk, pirms es rādu servisu, es tomēr gribētu pakavēties vēl pie tādas tēmas, kas ir bēgļi un kādas ir viņu vajadzības. Un šeit atkal ir ANO bēgļu aģentūra, kas izdala tad 3 galvenās migrācijas fāzes un ekonomiskās un finanšu vajadzības, kas rodās bēgļiem katrā no šīm te fāzēm. Pirmā ir ierašanās, tā ir fāze, kurā mēs atrodamies patreiz, vai kurā Ukrainas bēgļi atrodas patreiz. Svarīgākās prioritātes ir ēdienas, izmitināšana, sociālā palīdzība, komunikācijas līdzekļi, pamatkonts naudas pārskaitījumiem un valodas konvertācija. Otrā fāze, kas patreiz tikai sāk iestāties, tā tad ir darba meklēšana, dzīvesvietas meklēšana, izglītība bērniem, diplomu, profesionālo certifikātu validācija tādā valstī, kur ir iegūts pagaidu aizsardzības status, valodas apgūšana, un šeit jau parādās nākamie finanšu produkti, tie ir digitālais maks, krājkonts, apdrošināšana, īstermiņa kredīti. Un trešā fāze, kuru izdala ANO bēgļu aģentūra, jau ir integrācijas fāze, kas ir saistīta ar dzīves apstākļu uzlabošanu, tātad ir nepieciešams kredīt dzīvesvietas remontam, tur auto un mājokļu apdrošināšanu. Līdzīgs, bet no mazliet cita skatu punkta ir arī Pasaules bankas skatījums. Pasaules banka izdala galvenās bēgļu vajadzības, galvenās problēmas un biznesa potenciālu, kas ir saistīts ar bēgļiem. Tātad galvenās vajadzības ir jau manas pieminētās, tātad ir nepieciešams konts, ir nepieciešams finansējums dzīves apstākļu uzlabošanai. Galvenās problēmas ir piekļuvu finanšu pakalpojumiem, neskaidrība ar migrācijas statusu,
kas tā skaitā ir atkarīgs no tā, kad beigsies karš, uz ko patreiz skaidru atbildi nevar sniegt neviens. Bēgļiem trūkst kredītvēstures, kas kavē viņu integrāciju. Un, protams, valsts likuma tiesību sociālo normu nezināšana tādā valstī, kurā bēgļi atrodas. Savukārt, biznesa potenciāls, kuru uzsver Pasaules banka, bēgļiem ir saistīts ar to, ka viņiem ir nepieciešami vairāki produkti vienlaicīgi. Bēgļi ir motivēti būvēt labu kredītvēsturi, viņi ir inovatīvi, gatavi meklēt jaunas biznesa iespējas, atvērti, caurspīdīgi sniegot informāciju un, kas nav masvīgi, lojāli saviem pirmajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Tas nav mans viedoklis, tas ir Pasaules bankas viedoklis. Tālāk pārējām pie jau konkrēti pie mūsu šīs dienas tēmas. Tātad Kredītinformācijas birojas ir noslēdzis līgumu ar Starptautisko Kredītinformācijas biroju Ukrainā par pārobežu datu saņemšanu par Ukrainas iedzīvotājiem. Starptautiskais Kredītinformācijas birojs ir licencēts Kredītinformācijas birojs Ukrainā. Tā dalībnieki ir lielākās Ukrainas bankas, nebanku kredītdevēja krājaizdevuma sabiedrības. Biroja datubāzes lielums ir, tātad šie ir dati uz martu. Birojā tātad dalībnieki turpina birojā sniegt informāciju. Un neskatoties uz karu, informācijas plūsma Kredītinformācijas birojos nav apstājusies. Tātad datubāzes lielums ir 55 miljonu kredītlīgumu, par 15 miljoniem privātu personu. Kas ir atšķirīgi, ir tas, ka Ukrainā atšķirībā no Latvijas ir daudz lielāks datu apjoms, tā saucamie identifikācijas dati. Tātad Ukrainas kredītbirojas uzkrāja ne tikai mūsu jau pierastās kredītlīgumus, tātad cik cilvēks ir parādā, kāds ir kredīta atlikums, kāds ir termiņš vai ir kāda kredīta kavējuma, bet Ukrainas kredītbiroja uzkrāja arī pasas datus, jo Ukrainā ir vairāk tātad identifikācijas līdzekļi, ir iekšējās pases, ir ID kartes, ir starptautiskās ceļojuma pases. Šīs te pases un ID Ukrainā mainās. Katram dokumentam ir savs derīguma termiņš. Vienīgais numurs, kurš visiem ukraiņiem ir viens, tas ir nodokļu ID. Tātad nodokļu maksātāja identifikācijas numurs. Un šis te nodokļu identifikācijas numurs, viņš pasē neparādās. Jā, tas nav tā kā mūsu personas kods. Tāpat kredītbirojas uzkrāja datus arī par dzimšanas datumu un vietu, personas adresu Ukrainā, gan tātad reģistrēto adresi, gan faktisko adresi. Dažiem kredītņēmējiem ir arī darba devēja adreses, tiek fiksētas. Tāpat telefoni un e-pasti. Kredītvēstures izmantošanas mērķi, kuriem Ukraiņu datus var saņemt, ir NILPIFs, tātad identitātes pārbauda verifikācija, ID verifikācija un visiem jau pierastā zināmā kredīta riska vērtēšana. Datu apstrādes tiesiskais pamats atšķirībā no Latvijas, kur ir tātad leģitīmā interese vai likuma prasība izpildes, Ukrainā ir personas piekrišana. Personas piekrišanas mēs mazliet vēl pakavēsimies beigās. Nu un tad pārējām pie demo. Tātad, kā tad šīs te Ukraiņu atskaites izskatās? Tā. Tūlīt vienu mirklīti. Un
Tātad, lai izsauktu Ukrainas iedzīvotāju atskaiti KIB sistēmā, nepieciešams ir ievadīt vārdu. Pie tam vārds uzvārds ir jāievada latīņu burtiem un ir jāievada tātad tas vārds un uzvārds, kāds tas ir reģistrēts ceļojuma pasē. Pasas numurs. Šeit var redzēt, ka pasas numurs ir neobligāts lauks. Pasas numurs ir jāievāda tātad tas identifikācijas dokumenta numurs, kuru persona ir uzrādījusi. Tā skaitā starp šiem te identifikācijas dokumentu numuru var ievadīt arī Latvijā tātad personai izsniegto identifikācijas dokumentu numuru. Tas ir vajadzīgs auditācijas mērķiem, lai Ukrainas kredītbirojs pēc tam saņemot pieprasījumus no privātpersonām, tātad uz kāda pamata un kas ir pieprasījis viņu datus, varētu izsekot, kas tad ir bijis tas identifikācijas dokuments, kas kredītdevējiem Latvijā ir uzrādīts, lai saņemtu viņa datus. Un visbeidzot ir jāatzīmē, ka ir saņemta personas piekrišana. Nu, un ko tad mēs redzam? Jā, šeit ir kredīta atskaite. Tātad sākam ar vārds uzvārds. Šeit mēs redzam 10 ciparu manis jau pieminēto nodokļu identifikācijas numuru, kas tiek piešķirts katram Ukrainas iedzīvotājam, adrese Ukrainā un pasas numurs. Tātad, ja datubāzē ir reģistrēti vairāk identifikācijas dokumenti, tad šeit parādās vairāk. Tātad visi identitātes dokumenti, kas ir reģistrēti konkrētiem cilvēkam kredītbiroja datubāzē. Nu, un tālāk jau tātad pierastie ir līgumi. Tātad šajā gadījumā ir viens atvērts līgums, jā, ir viens slēgts līgums. Līgumi nav kavēti, kopējā summa atvērtiem līgumam ir 3000 ukraiņu grivnas. Ir pēdējo mēnešu laikā ir bijis viens pieprasījums 22. gada 1. ceturksnī. Un šeit apakšā parādās man jau pieminētie tātad kontaktu tālruņi, Ukrainā e-pasta adreses un kredītreitings. Tātad viss ļoti vienkārši un pārskatām. Šī pati atskaita, viņi ir tie, kas strādā jau ar KIBu, viņi ir pieejami arī XML formātā. Tātad šeit mēs redzam, šis ir pieprasījums, kas tika nosūtīts. Un šeit ir tātad atbilde XML formātā. Kas ir interesanti, ka šeit atbilde, viņi ietver arī personas vārdu, uzvārdu kirilicā. Tad to arī ir iespējams saņemt. Tā. Tad pārslēdzamies atpakaļ un ejam tālāk. Un pavisam ātri, tātad, kas ir nepieciešams, lai šos datus varētu saņemt? Tātad vispirms ir līgums ar KIBu, otrs ir personas piekrišana, piekrišanas teksts, standarta teksts ukraiņu un angļu valodā ir iekļauts līguma pielikumā. Un tas ir arī viss. Jautājumi.
Inter, vai ir kādi, vai arī celiet roku un jautājiet pa taisno. Čatā jautājumu nav? Visiem viss ir skaidrs. Vai arī es nobēru tādā trieciena tempā, ka vēl. Nu, labi, ja jautājumu nav, tad es domāju, svarīgākais jautājums, ko varbūt kautrējās pajautāt, cik tad tas maksās? Ja, un tā tad atbilde ir līdz augustam Ukrainas iedzīvotāju atskaites ir pa brīvu. Tātad noslēdzot līgumu ar KIB līdz augustam, jo šīs atskaites varēsiet saņemt bez maksas. Līdzīgi vienošanās KIBam ir arī ar Ukrainas kredītbiroju. Un tātad sākot ar augustu, katra atskaite maksā 1 eiro. Tas īsumā. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi tagad nav, bet parādās vēlāk, tad rakstiet savam klientu darījumu vadītājiem KIBā, tad Interam, Rolandam vai Anetei, vai arī vienkārši rakstiet uz info@kib.lv. Jā, tas bija viss. Tad rakstiet, zvaniet. Tikām ātrāk cauri nekā bija plānots. Jā. Nu, es ceru, ka šis servis būs noderīgs un nepieciešams, jo, kā es teicu, mēs patreiz atrodamies pirmajā fāzē, tātad bēgļiem ir nepieciešams apmierināt savas tūlītējās vajadzības, bet tūlīt arī iestāsies nākamā fāze, kad viņiem būs nepieciešama tātad ilgtermiņa pajumte, parādīsies darbs. Kur ir viens jautājums. Jā. Lūdzu. Labrīt, te Vladimirs. Jā, man drusciņ off-topa jautājums, kad KIBam parādīsies AML modulīs, es domāju par to patiesiem labuma guvējiem no LURS informācijas, kas ir reģistrēta uzņēmuma reģistrā un viss pārējais, kas ar to saistīts. Jo bija apsolīts, ka tas vēl būs pirms kādiem 1,5 gadiem, bet tas tā pie reizes, es domāju, ka es uzjautāšu šo. Es domāju, paldies par jautājumu. Es konkrēts termiņus šodien nosaukt nevaru. Es domāju, patiesiem labumu guvējiem, tātad Latvijas uzņēmumiem problēma nav. Bet runājot par Ukraiņiem, tātad mums paralēli dotajā brīdī iet vēl viens projekts, kur mēs saslēgsimies ar Ukrainas iekšlietu ministrijas informācijas centru, kurā tiek reģistrēti nozagtās Ukraiņu pases un nozagtie ID dokumenti. Tātad paralēli šim te kredītvēstures servisam mēs piedāvāsim arī pārbaudi, vai šie dokumenti nav reģistrēti Ukrainas iekšlietu ministrijā kā nozagti. Paldies. Tā. Jā, varbūt ir kāds jautājums par Ukraiņu datiem. Es atvainojos, ka es pārtraucu čatā, ir viens jautājums no Egitas. Jā, vari nolasīt. Jā. Jā, ja bēglam nav ceļojuma pases, tad Latvija izsniedz uzturēšanas atļauju dokumentu, kā tad tiek meklēts klients. Pēc Latvijas izdot personas kodu? Nē, šeit ir tātad klients tiek meklēts, kā jau es rādīju, vārds, uzvārds, dzimšanas datums. Un informatīvi ir jāievada tas identifikācijas dokuments, ko klients ir uzrādījis. Jā, jo tātad Latvijā izsniedzot šo identifikācijas dokumentu, PMLP un robežu apsardze
Tātad tas viss ir likumā par pagaidu aizsardzības, kur notiek pagaidu aizsardzības status. Jā, šies te identifikācijas dokumenti, ko Ukrainas iedzīvotājs ir uzrādījis, viņa tiek fiksēta, izsniedzot šo te pagaidu uzturēšanās dokumentu. Un meklējot Ukraiņu kredītu vēsturi, šie identifikācijas dokuments nav nepieciešams. Tātad ir jāpiefiksē informatīvi tas identifikācijas dokuments, jāievada viņa numurs, kuru konkrētā persona ir uzrādījusi. Meklēšana notiek pēc vārda, uzvārda, dzimšanas datuma. Jā. Vēl kādi jautājumi? Un te sekoja arī papildus jautājums no Egitas, un ir, cik liela varbūtība ir kļūdīties uz Ukraiņu Jāni Bērziņu? Tāda varbūtība pastāv, bet tiem Jāņiem Bērziņiem arī vienā dienā ir visiem jābūt dzimušiem. Jā, tāpēc ir arī tas identifikators kā pases numurs, dokumentu numurs. Ja tas būs zināms, tad tādas iespējas, protams, nav. Tad tiks atrasts unikālais Jānis Bērziņš. Tātad izsaucot šo te kredītu vēsturi, parādās gan personai reģistrētie identifikācijas dokumenti Ukrainā, adreses Ukrainā, telefona numuri, pēc kuru var pārbaudīt, vai konkrētais Jānis Bērziņš ir īstais Jānis Bērziņš. Jā. Vēl jautājumi? Jā, varbūt tā ir viens, vai ar subjektu piekrišanu, saprotam piekrišana GDPR izpratnē, personas datu apstrādē. Jā, vai KIB sagatavotā piekrišana pie līguma atbilst GDPR prasībām attiecībā uz piekrišanu? Atbilst, jā. Apstiprinoši. Vēl kādi jautājumi? Ļoti, ļoti labi. Es jūtu, ka vienkārši mēs tik ātri izstāstījām prezentāciju, ka cilvēki neuzspēja vēl norientēties. Nē, ja jautājumi parādās, rakstiet, jā, un mēs atbildēsim. Un, kā es teicu, servis līdz augustam ir pieejams pa brīvu. Tā kā slēdziet līgumus, un tad jūs visu varat aptaustīt paši. Jā, jautājumiem, kas gadījumā ar mums nesadarbojās vai nezinu savu kontaktpersonu, tad es ierakstīju kopēju e-pastu info@kib.lv, tad droši to rakstiet, un tad jau cilvēki suportā pāradresēs šo jautājumu, un saņemsiet atbildi. Jā, es domāju, es to neuzsvēru varbūt, bet šīs te kredīta vēstures, viņas ir pieejamas ne tikai finanšu sektorā strādājušiem uzņēmumiem, viņas ir pieejamas visos sektoros strādājošiem uzņēmumiem, tā skaitā komunālo pakalpojumu, telekomunikāciju, jebkurā citā sfērā, kur ir nepieciešams tātad vai no pārbaudīt personas identitāti vai pārbaudīt personas kredītu vēsturi. Jā, un atskaites apjoms pēc datu apjoma arī ir identisks visām nozarēm. Jā, atkal tā ir maz nianse atšķirībā no Latvijas regulējuma. Tātad datu apjoms nemainās atkarībā no pieprasītāja. Tātad tas pats datu apjoms tiek nodots kā telekomunikācija pakalpojums sniedzējiem, tā arī bankai.